Labdien, klātesošie, un sveicināti arī tie, kas noklausīsies ierakstu vēlāk. Mani sauc Evīša Talmane, un esmu no Valsts ieņēmuma dienesta. Strādāju konsultāciju daļā. Mans ikdienas darbs ir konsultēt nodokļu maksātājus dažādos nodokļu maksāšanas jautājumos un sniedzot atbalstu, lai nodokļu maksātājs neapmaldītos nodokļu labirintos. Un arī šodien mēs runāsim par tēmu, kas ir aktuāla ikvienam, kas plāno sākt savu saimniecisko darbību. Kā pareizi reģistrēties valsts ieņēmuma dienestā, kā izvēlēties saimnieciskās darbības formu un nodokļu maksātāju režīmu. Kā arī saprast to, kādi nodokļu maksājumi būs jāveic. Reģistrēšanās valsts ieņēmuma dienestā nav tikai tāda formalitāte. Tātad pareizā izvēle ietekmēs to, cik vienkārši un prognozējumi būs jūsu nodokļu maksājumi. Un tātad, kā pirmo soli, es šeit arī esmu atzīmējusi, kad pirmais solis, kas ir jāspēr, ir jāizvēlās reģistrācijas forma, uzņēmējdarbības forma. Un tad jau otrais solis tālāk ir izvēlēties pareizo nodokļu maksāšanas režīmu. Runājot par uzņēmējdarbības formām, saimnieciskā darbību pirms uzsākt ir jāreģistrē darbība, un to var veikt reģistrējoties gan valsts ieņēmuma dienestā, gan uzņēmuma reģistrā. Kā šeit es esmu attēlojis, uzņēmuma reģistrā var reģistrēt atbilstošās norādītās formas, bet valsts ieņēmuma dienestā var reģistrēties par saimnieciskās darbības veicēju. Tātad par saimnieciskās darbības veicēju reģistrējās fiziskā persona, kas savukārt nereģistrējas uzņēmuma reģistrā. Vārds sakot, nereģistrējas par individuālo komersantu vai nereģistrējas SIA. Un tā ir fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību. Saimnieciskās darbības veicējs valsts ieņēmuma dienestā reģistrējās bez maksas, bet pie reģistrācijas veikšanas ir jāsaprot, kādā nodokļu maksāšanas režīmā tad es savu saimniecisko darbību veikšu. Šie nodokļu maksāšanas režīmi ir atšķirīgi gan pēc savas nodokļu likmes, pēc būtības, pēc uzskaitīšanas, pēc atskaitīšanās, gan arī šī gadījumā man norādītie 3. un 4. reģistrācijas veids ir atsevišķas nodokļu maksātāju kategorijas, kas var izvēlēties šos reģistrācijas veidus. Pār šīm kategorijām mēs atgriezīsimies un parunāsim pēc viena slaida, bet jāsaka, ka ir arī tāda nodokļu maksātāju loks, kas veicot saimniecisko darbību, var nereģistrēt saimniecisko darbību. Tas, protams, nav plašs loks, bet tātad saimniecisko darbību var nereģistrēt, gūstot ienākumus līdz 300 eiro gadā, ja šie ienākumi ir gūti no piemājas saimniecības vai palīgas saimniecības vai no sēņošanas, ogošanas, savvaļas ārstniecību, augu un ziedu vākšanas. Tātad, piemēram, ja es pārdodu savus kartupeļus par 1000 eiro gadā, es saimniecisko darbību varu nereģistrēt. Kāpēc tas ir saistīts ar šiem 3000 gadā? Tāpēc, kad lauksaimnieciskās produkcijas pārdošanas ienākums līdz 3000 eiro gadā ir ar nodokli neapliekams ienākums. Līdz ar to tiek uzskatīts, ka nav nozīmes vai var tāds nodokļu maksātājs nereģistrēt saimniecisko darbību, ja viņš vēl nav sasniedzis šos 3000. Kā arī nodokļu normatīvos aktos ir teikts, kad ir atsevišķas kategorijas, saimnieciskās darbības kategorijas, kuras nemaz nevar reģistrēt valsts ieņēmuma dienestā. Un pie tādām pieder šeit minētās, un bez šīm minētajām ir vēl daudz citas. Tātad iesaku arī, ja jūsu darbības joma izvēlētā, kurā jūs veiksiet šo saimniecisko darbību, ir specifiskā, iesaku painteresēties vai pārbaudīt iepriekš, vai šī darbība, piemēram, ir reģistrējama valsts ieņēmuma dienestā. Tāda viena no populārākām, piemēram, ir taksometra vadītājs, kas sniegs pakalpojumus pārvadājot ar taksometru pasažierus, nevar reģistrēties valsts ieņēmuma dienestā. Ja? Tādā veidā. Tālāk tad mēs atgriežamies pie šiem 4 nodokļu maksāšanas režīmiem, kuros tad var veikt saimniecisko darbību.
Vairāk mēs runāsim šodien par pirmo un otro režīmu, kas ir vispārējā kārtībā un mikro uzņēmuma nodokļa maksātājs, bet nevaru nepieminēt, ka bez šīm divām tomēr ir arī vēl citi reģistrācijas režīmi, kuros var reģistrēties un veikt saimniecisko darbību. Un tad par šī tabuliņā norādīto trešo reģistrācijas veidu es teiktu tā, ka šī reģistrācijas režīmā samazinātās patentu maksu var izvēlēties un reģistrēties persona, kurš ir vecuma pensionārs vai kurš ir pirmās, otrās grupas invalīds. Šādā gadījumā, izvēloties šo režīmu, nodokļu maksāšanas nodokļu likme ir samazināta, proti pusgada maksājums ir 9 eiro un gada maksājums ir 17 eiro. Un šeit ir ierobežojums, kad ienākumi gūtie iepriekšējā gadā nevar būt lielāki par 3000. Ja šis izpildās kritērijs, tad jūs varat būt samazinātās patentu maksas maksātājs. Bet arī ne visās jomās šeit ir atrunātas, kurās jomās drīkst būt patentu maksas maksātājs. Un tie varētu būt tādi kā rokdarbnieki, amatnieki, floristi, tāda veida. Tur, lai konkrēti paskatītos, ja, tad tur ir ministrijas noteikumi, kas nosaka šīs jomas, kurās drīkst reģistrēties. Tad turpinot vēlreiz, tur, kur mēs palikām pie 4. režīma, šī režīmā var reģistrēties saimnieciskās darbības veicēji, kas savus ienākumus ir nolēmuši gūt, izīrējot vai iznomājot īpašumu. Īpašums var būt gan nekustamais īpašums, gan kustamais īpašums, un šādā gadījumā nodokļu likme ir 10%. Tātad par šiem diviem 3. un 4. nodokļu režīmu šodien mēs vairāk nerunāsim. Mēs runāsim turpmāk tikai par 1. un 2. Tātad šie ir divi saimniecisko darbību reģistrējot, divi izvēles varianti, kā maksāt nodokli no saimnieciskajā darbībā gūtajiem ienākumiem. Tātad pirmais ir vispārējā kārtība, kā pašnodarbinātais nodokļu maksātājs, vai otrais variants ir mikro uzņēmumu nodokli izvēlās maksāt. Šeit jāsaka, ka tas nav reģistrēt mikro uzņēmumu, bet tas ir nodokļa veids, ko saimnieciskās darbības veicējs izvēlās maksāt. Tātad viens no otra atšķirās ar to, ka vienā gadījumā izdevumiem ir liela nozīme. Lai aprēķinātu bāzi, no kuras ir jāmaksā nodoklis, izdevumi tiek atņemti no ieņēmumiem. Savukārt otrā gadījumā izdevumiem nav nozīmes. Nodokļu aprēķināšanā izdevumi netiek ņemti vērā. Proti, mikro uzņēmuma nodokļa maksātājs nodokli aprēķina no visa apgrozījuma. Tātad no visas iekasētās vai saņemtās summas par savu pakalpojumu vai preci tiek aprēķināti 25%. Savukārt vispārējā kārtībā, kā jau jūs redzat, ir divi nodokļi jāmaksā – sociālais nodoklis un iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Sociālā nodokļa likmes ir divas. Likmes atšķirās atkarībā no gūtā ienākuma apmēra. Tātad 10% vai 31,07%. Šeit ir pielikta vēl viena likme, kas attiecās uz pensijas vecumu sasniegušiem saimnieciskās darbības veicējiem. Bet arī šeit zināšanai tikai šo likmi esmu pielikusi, bet tālāk mēs turpmāk runāsim par likmi, kas attiecās uz sociālo nodokli 31,07%. Savukārt par iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmēm runājot, no 2025. gada ir ieviesta progresīvā nodokļu likme, un tas nozīmē, jo ienākumi aug, jo arī likme aug. Tātad ir 3% likmes. Lai izvēlētos, kuru no nodokļu režīmiem nodokļu maksātājs izvēlēsies, liela nozīme ir
arī neapliekamam minimumam, jo vispārējā kārtībā saimnieciskās darbības veicējs bāzi, no kuras maksāt nodokli, samazina par neapliekamo minimumu un citiem atvieglojumiem. Šie citi atvieglojumi tātad ir atvieglojumi vai nu par invaliditāti, vai atvieglojumi par apgādībā esošajām personām, piemēram, bērniem. Tātad par sociālo nodokli vispārējā kārtībā ir jāatskaitās 4 reizes gadā. Par gada ienākumu, par iedzīvotāju ienākumu nodokli ir jāiesniedz gada deklarācija 1 reizi gadā. Savukārt mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs atskaitās vai nodokli aprēķina un deklarāciju iesniedz 4 reizes gadā. Tas ir šis administratīvais sloks vai pienākums, kas ir jāveic, lai deklarētu savus ienākumus, aprēķinātu nodokli un veiktu nodokļa samaksu. Un šī brīdī, tad, ņemot vērā šo uzrādīto informāciju, ir jāveic izvēle, kādā nodokļu maksāšanas režīmā tad tālāk es turpmāk darbošos. Tad, kad esam nolēmuši un esam gatavi reģistrēties, tad reģistrācija ir jāveic elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Elektroniskās deklarēšanas sistēmai var pieslēgties 2 dažādos veidos. Vai nu pieslēdzoties caur ārējo, tas ir valsts ieņēmuma dienesta mājaslapu, sadaļā noderīgi atrodot EDS norādi, un tālāk sekojot šai norādei, mēs nonākam skata logā, kas ir pa labi, bet šo te pašu skata logu mēs varam iegūt, ja mēs ejam uzreiz, vadot, piemēram, atslēgas vārdus EDS vai EDS vid internetu meklētāju rīklu joslā. Un varam veikt pieslēgšanos EDS sistēmai. Tad, ja pēdējā pusgada laikā neesat pieslēgušies šai sistēmai, tad ievērosiet, ka ir vizuālas izmaiņas. Ir palicis tikai viens sākuma šāds loks pieslēgties elektroniskās deklarēšanas sistēmai. Ja atceraties, iepriekš bija 4 logi, tā skaitā bija arī Latvija.lv. Caur Latvija.lv elektroniskās deklarēšanas sistēmai pieslēgties nevar. Lai arī pieslēgtos elektroniskās deklarēšanas sistēmai, nav nepieciešams iet uz Latvija.lv, bet to mēs varam izdarīt caur valsts ieņēmuma dienesta internetu vietni vai meklēšanas rīku joslā vadot atslēgas vārdus EDS vai EDS vid. Tad, kad mēs izvēlamies pieslēgties elektroniskās deklarēšanas sistēmai, tad mums ir izvēles rīki identificēties. No šā gada sākuma vairs identificēties nevar ar iepriekš piešķirto EDS lietotāju vārdu un paroli. EDS lietotāju vārds un parole ir atstāts izmantošanai ārzemniekiem vai personām, kurām Latvijā nav citi pieejami identifikācijas rīki. Tātad mūsu rīcībā ir identificēties ar smart, caur internetbankas autentifikāciju, arī identificējoties caur internetbanku, mums ir izvēles iespēja vai iet caur smart, vai izmantot caur kodu kalkulators un citus rīkus, ko banka piedāvā. Un tāpatās mums ir iespēja pieslēgties caur e-parakstu. Un 3 piedāvātie varianti. Tad mēs izvēlamies, kurš mums ir ērtāks un kuru mēs lietojam. Tādā veidā mēs ielogojamies savā EDS sistēmā. Tad, kad mēs to esam izdarījuši, tad mums ir jāmeklē saimnieciskās darbības reģistrācijas iesniegums. Šeit ir piedāvāti jums soli pa solim. Sekojot, jūs nonāksiet pie nepieciešamā reģistrācijas iesnieguma. Bet es jums parādīšu, kā tas vizuāli arī izskatās. Un tātad, atverot EDS sistēmu, jums parādīsies šāds skata logs. Kreisajā pusē jums būs jāatrod dokumenti. Tas būs tā, tad es jums rādīšu soli pa soli, tā kā iepriekš šeit ir norādīts. Atradīsim dokumenti. Nākamais solis
augšā izvēlēsimies izveidot jaunu dokumentu. Tad, kad nospiedīsim izveidot jaunu dokumentu, mums piedāvā daudz dažādus dokumentus, kas ir sarindoti alfabēta secībā. Uz burtu N mēs izvēlamies nodokļu maksātāja reģistrācijas datu un izmaiņu veidlapas. Nākošā grupa, ko mēs izvēlamies, ir nodokļu maksātāja reģistrācija. Atverot šo te sadaļu, mēs nonākam pie saimnieciskās darbības izvēles. Un mūsu gadījumā saimnieciskā darbība ir jāatzīmē pats augšējā piedāvātais variants, saimnieciskās darbības veicējs, un jānospiež poga reģistrēties. Atverās reģistrācijas iesniegums, kurš secīgi ir jāizpilda. Biežākās kļūdas tad arī parādās šeit šo iesniegumu aizpildot. Nodokļu maksātājs ne to ir domājis, ne par to ir to sapratis un tā tālāk. Ja? Bet secīgi tad par to, kas ir jāaizpilda, tad norādam datumu. Pie datuma norādīšanas parasti problēmas nav. Nākošais jautājums, kur klupšanas akmens rodās par NACE darbības koda izvēli. Jāsaka, ka šo te kodu izvēli vai klasifikātoru vai katalogu uztur Centrālās statistikas pārvalde, un sekojot šai te norādei, ja jūs pirms bultiņas jūs redzat, ir rakstīts šeit, un sekojot šai te norādei, jūs nonākat pie šī te kataloga. Pēc kataloga jūs izvēlaties, ar ko tad jūs nodarbojaties. Tādā veidā jūs paziņojat valsts ieņēmuma dienestam savu darbības virzienu. Šī gadījumā es piedāvāju šādu te kodu izvēlēties, un tie būs skaistumkopšanas pakalpojumi. Tad, kad to esam izdarījuši, tad nākamais atbildīgais solis ir izvēlēties nodokļu maksātāju režīmu. Tā kā iepriekš es jūs jau iepazīstināju par to, kas mums ir jāizvēlās, un tas ir starp mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju un pašnodarbināto personu vispārējā kārtībā. Tā izvēle ir jāizdara šī brīdī. Tas, ko jūs izvēlēsieties, tādā veidā vai tādā režīmā jums gads būs jāpabeidz. Protams, nekas nav tā, ka ar akmenī kalts, ir iespēja arī mainīt. Par to arī es vēlāk pastāstīšu. Mainīt režīmu vienu starp otru drīkst, bet šī brīdī reģistrējoties, viens jums ir jāizvēlās. Ja jūs redzat, apakšā tātad ir arī piedāvāts variants, nav jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Arī par to es pastāstīšu pēc šī slaida, kuras ir tās kategorijas, kam nav jāveic sociālās iemaksas, un attiecīgi viņš var izvēlēties kļūt par saimnieciskās darbības veicēju, neveicot sociālās iemaksas. Bet šodien plašāk vai vairāk mēs runāsim tieši par šīm te pirmajām divām. Tad, kad izvēli esam izdarījuši, tad mēs varam pāriet pie sadaļas par saimnieciskās darbības vietas reģistrēšanu. Saimnieciskās darbības vietas reģistrēšana nozīmē to, ka mēs reģistrējam vietu vai struktūru vienību, kur mēs veiksim šo te izvēlēto saimniecisko darbību. Un šeit ir 3 piedāvāti varianti. Pirmais nozīmē to, ka mēs norādam konkrētu vietu, vai tas būs office, vai tā būs kāda darbnīca, vai saimniecisko darbību mēs reģistrēsim savā deklarētajā adresē. Varbūt, ka mēs saimniecisko darbību veiksim tādā adresē, par kuru mums ir noslēgts nomas līgums. Tādā gadījumā, reģistrējot šādu adresi, ir jāpievieno arī nomas līgums. Tad, kad adrese ir izvēlēta vai reģistrēta, ja, tad pievēršam uzmanību, ka šeit, lai reģistrētu adresi, mums ir jāievada kadastra apzīmējums. Bieži vien tiek pieļauta kļūda, arī nodokļu maksātājs vada kadastra numuru un saka, es nevaru ievadīt, un man neparāda adresi. Bet šeit ir jāpievērš uzmanība. Kadastra numurs un kadastra apzīmējums nav viens un tas pats. Šeit precīzi ir jāievada kadastra apzīmējums. Ja jūs savam nekustamam īpašumam vai īrētam nekustamam īpašumam vai nomātam nekustamam īpašumam nezinat, vai jūsu rīcībā nav kadastra apzīmējums, tad šeit tiek piedāvāts
zemāk zem zaļā loga, ja jūs redzat, ir vārds šeit. Nospiežot uz norādes šeit, jūs aizvedīs uz kadastrs.lv mājaslapu, kur jūs zinot adresi un ievadot adresi atbilstošos logos, varēsiet atrast šī konkrētā nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu. Tādā veidā, ievadot kadastra apzīmējumu, jums automātiski arī šeit ievadīsies konkrēta, precīza šī nekustamā īpašuma adrese. Tālāk, runājot par otro darbības vietas adresi, kas ir tīmekļa vietne. Tīmekļa vietne tātad ir jāreģistrē tādā gadījumā, ja jūs saimniecisko darbību veicat kādā tīmekļa vietnē vai mobilajā aplikācijā vai interneta platformā, kur klients var pasūtīt preci, kur var pasūtīt pakalpojumu, kur var norēķināties par preci vai pakalpojumu. Ja šī vietne, kur jūs reklamējat varbūt savu produkciju vai stāstat par sevi, ja caur šo platformu nevar veikt pasūtījumu un nevar veikt norēķināšanos, tad šāda struktūrvienība kā tīmekļa vietne nav jāreģistrē. Reģistrējot tīmekļa vietni, biežākās kļūdas tiek pieļautas tieši nekorekti norādot šo konkrētā tīmekļa vietnes adresi. Un šeit tāpēc prezentācijā ir pievienoti paraugi, kā pareizi reģistrējot tīmekļa vietni, ir jānorāda šīs konkrētās platformas adrese. Jo saņemot iesniegumu, šī adrese tiek pārbaudīta, vai tiešām viņa ir reģistrēta uz jūsu vārda, un mums viņa ir jāvar atvērt. Ja šo tīmekļa vietnes adresi mēs nevaram atvērt, līdz ar to tad tiek atteikta arī saimnieciskās darbības reģistrācija un lūdzot jums atkārtot iesniegt šo iesniegumu pēc konkrētas adreses precizēšanas. Savukārt, blakus tīmekļa vietnē, tātad mums ir arī trešais variants kā izbraukuma pakalpojums. Un izbraukuma pakalpojums mums ir jāreģistrē tādā gadījumā, ja mēs savu pakalpojumu piedāvājam nevis konkrētā adresē, nevis konkrētā vietā, bet sniedzam pakalpojumu izbraucot pie klienta. Piemēram, kā santehnikas pakalpojums. Santehnikas pakalpojums tātad tiek sniegts pie klienta uz vietas, līdz ar to saimnieciskās darbības konkrēta vieta vai struktūra vienība netiek reģistrēta. Tātad šie ir obligātie lauki, kas ir jāaizpilda reģistrācijas iesniegumā, un ja secīgi, kā šī slaidā tas ir minēts, jūs visu esat aizpildījuši, tad augšpusītē, pašā augšpusē nospiežot pārbaudīt un saglabāt, sistēma veic pirmreizēju iesnieguma pārbaudi. Ja iesniegumā netiek uzreiz norādīts kādas būtiskas kļūdas, tad jums ir iespēja nospiest pogu blakus iesniegt. Šī gadījumā jūs redzat, augšpusītē poga iesniegt nav aktīva, tāpēc, ka iesniegums vēl nav pārbaudīts un saglabāts. Tad, kad iesniegums tiek iesniegts, tad iesniegums 3 darbdienu laikā tiek pārbaudīts, ja nav nekāda papildus jautājuma, tiek reģistrēta jūsu saimnieciskā darbība. Tagad tātad atgriežoties pie tā reģistrācijas statusa, kur es teicu, ka saimnieciskās sociālais nodoklis nav jāmaksā. Tad atgriežoties, es paskaidrošu, kuras ir tās kategorija grupas, kurām nav jāmaksā sociālais nodoklis. Un tātad tās ir personas, kas nav sasnieguši 15 gadu vecumu. Tie ir zemnieku saimniecības īpašnieki, kas ir iecēluši savā zemnieku saimniecībā pārvaldnieku, vai zemnieku saimniecības īpašnieki, kas ir 1. un 2. grupas invalīdi vai sasnieguši valsts vecuma pensiju. Tādā pašā veidā arī 1. un 2. grupas invalīdi, kas ir sasnieguši arī vecuma pensiju un nodarbojas ar autora atlīdzības pakalpojumu sniegšanu vai sava nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, var neveikt sociālās iemaksas. Visos pārējos gadījumos šo veidu neveikt sociālās iemaksas izvēlēties nevar. Tālāk turpināsim tad par pirmo izvēlēto reģistrācijas veidu. Ja esat izvēlējies savu saimniecisko darbību veikt kā
saimnieciskās darbības veicējs pašnodarbinātā persona. Kā jau iepriekš minēju, tad uz šo nodokļa režīmu attiecās divi nodokļi. Tas ir sociālais nodoklis un iedzīvotāja ienākuma nodoklis vai peļņas nodoklis. Lai aprēķinātu abus no nodokļiem, tiek rēķināts ienākums un ienākumu aprēķina no ieņēmumiem atņemot izdevumus. Un tātad turpināsim par vienu no šiem te nodokļiem par sociālo nodokli. Tas, kas jums ir jāzina par sociālo nodokli, ir, kad ir jāiesniedz atskaites, līdz kuram datumam jāiesniedz atskaites. Un tad deklarācija vai ceturksnī gūtais ienākums ir pienākums nodeklarēt līdz sekojošā mēneša, ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam. Tad, ja savu saimniecisko darbību, kā piemērs, uzsāksiet šā gada 1. ceturksnī, tad pirmā atskaita būs jau jāiesniedz uz 17. aprīli. Iesniedzot deklarāciju vai pašnodarbinātā šo te ziņojumu, jūs nodeklarējat ceturksnī gūtos ienākumus pa mēnešiem. Aprēķinātais nodoklis, kas tiks aprēķināts automātiski šajā deklarācijā, jo deklarācijā ir iestrādātas formulas, ir jāsamaksā līdz 23. datumam. Ja ceturksnī nevienā no mēnešiem ienākumi nav gūti, tad šis ziņojums var neiesniegt, nav jāiesniedz. Un tātad objektu, no kā rēķina šo nodokli, mēs iegūstam. Vēlreiz atkārtojot, ieņēmumi mīnus izdevumi. Biežākā no kļūdām tiek pieļauta arī tāda, ka nodokļu maksātājs vispirms deklarē ieņēmumus un pēc tam atcerās pēc mēneša, 2 mēnešiem, pēc pusgada, ka man ir arī izdevumi. Bet par deklarāciju precizēšanu tad uzreiz pieminēšu, tad deklarāciju drīkst precizēt vienu reizi. Un šis termiņš vienu reizi ir mēneša laikā no 23. datuma, tad, kad ir jāveic samaksa. Tātad, ja nodokļu samaksa bija jāveic līdz 23. aprīlim, un ja ir nepieciešams precizēt šo te paziņojumu, tad viena mēneša laikā no 23. aprīļa ir ļauts vienu reizi noprecizēt šo te ziņojumu. Mēdz gadījumi būt arī tādi, un nemaz vien, kad šo te atskaiti iesniedz novēloti. Atceraties to, ja jūs novēlot iesniedzat atskaiti, un ja jau ir pagājis šis te 23. samaksas datums, tad noteikti būs pagājis arī 1 mēnesis no šī samaksas datuma. Un tādā gadījumā, ja tomēr būs pieļauta kļūda, deklarāciju precizēt nebūs iespējams. Visu to, ko es stāstu par pašnodarbināto personu pienākumiem un atbildību un iesniedzamajām atskaitēm, jūs noteikti varat izlasīt Valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā pieejamā un izstrādātajā metodiskajā materiālā. Aicinu to arī vienmēr izmantot, jo tas ir labs palīga rīks kādu neskaidru jautājumu atrisināšanā. Ja, jo metodiskajā materiālā vienmēr ir arī minēti piemēri ar reālām situācijām, ar konkrētiem datumiem un tā tālāk. Tālāk par nodokļu likmēm. Sociālā nodokļa likme ir atkarīga no mēnesī gūtā ienākuma apmēra. Un tas slieksnis, kad mēs varam runāt par vienu likmi vai par otru likmi, ir minimālās algas apmērs, tie ir 780 eiro šajā gadā. Pagājušajā gadā tātad tie bija 740 eiro, šogad tie ir 780 eiro. Un tātad, ja saimnieciskajā darbībā mēneša ienākums ir zem 780, tātad nav nopelnīts tik daudz, ka varētu teikt, ka tā ir minimālās algas apmērs, tad nodoklis, sociālais nodoklis ir jāmaksā 10% apmērā. Un šis nodoklis ir iemaksas pensiju apdrošināšanai. Šādā gadījumā, tad, kad ienākums nesasniedz minimālās algas apmēru, var veidoties gadījumi, atsevišķi gadījumi, ja es pieminu atsevišķi gadījumi,
kad veidojās minimālās sociālās iemaksas. Kas ir minimālās sociālās iemaksas? Es te stāstīšu pēc tam, kad es būšu izstāstījusi arī par mikrouzņēmumu nodokļa režīmu, jo šīs minimālās sociālās iemaksas attiecās uz abiem režīmiem, gan uz vispārējā kārtībā nodokļu maksātāju, gan uz mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju. Par to mēs vēl atgriezīsimies. Ja? Bet tātad vispārējā režīmā mēs paliekam pie tā, ka nodoklis 10% ir jāmaksā līdz ienākumam, kamēr nav sasniegts 780 eiro mēnesī. Tajā brīdī, kad mēs jau esam sasnieguši 780 eiro un jau varbūt pat pārsnieguši, tad pienākums maksāt nodokli ir jau 31,07% apmērā. Šis maksātais nodoklis jau ir ne tikai pensiju apdrošināšanai, bet tiek sadalīts arī maternitātes, slimības, invaliditātes, vecāku un veselības apdrošināšanai. Ja, tātad nodokļu ministramentu noteikumi nosaka procentuāli, cik no šīs samaksātās likmes tātad aiziet katram no šiem te apdrošināšanas veidiem. Tātad te pašā laikā, ja ienākums jau ir sasniedzis šos 780 eiro, tad pienākums var veidoties ne tikai 31,07% maksāt, bet arī 10% maksāt. Un šos 10% maksā tajā gadījumā, kad, piemēram, ienākums ir jau virs 780, bet nodokli 31,07 es izvēlos maksāt no 780. Varbūt šī brīdī tas izklausās gana sarežģīti, bet ar piemēru tūlīt parādīšu, ka tas nemaz nav tik sarežģīti. Un piedāvāju šādu te piemēru. Celtnieka Jāņa ienākumi janvārī ir 200 eiro, kas veidojas no ieņēmumiem 300 eiro, atņemot izdevumus 100 eiro. Tad objekts, no kā jāmaksā sociālais nodoklis, ir 200 eiro. Un kā iepriekš, tātad atgriežoties iepriekš, ja ienākums ir līdz 780 eiro, nodoklis maksājamais ir 10%. Februārī savukārt Jānis jau ir ieņēmis vai nopelnījis 800 eiro. Izdevumi salīdzinoši mazi ir 20 eiro. Tātad objekts, no kā jāveic sociālās iemaksas, ir precīzi 780 eiro. Šajā gadījumā no šīs summas vai no šī objekta ir jāmaksā sociālais nodoklis 31,07%. Martā Jānim jau ir veicies daudz labāk, ieņēmumi ir 1000 eiro, izdevumi 200 eiro, tātad objekts, no kā jāveic ir sociālās iemaksas, ir 800 eiro. Šajā gadījumā, 800 eiro, tātad tiek sadalīti divās daļās. No 780 eiro tiek maksāts 31,07%, savukārt no pārsnieguma daļas tiek maksāti 10%. Nodokļu normatīvajos aktos ir teikts tāda frāze, no brīvi izlaudzītiem līdzekļiem var veikt arī pilno procentu likmi 31,07. Un tāpēc šeit ir piedāvāts variants vai, un tātad martā aprēķinātajam ienākumam ir otrs variants, kā var nomaksāt sociālo nodokli. Tātad proti sociālā nodokļa likmi visiem sociālajā apdrošināšanas gadījumiem, kas ir 31,07, maksāt no visa nopelnītā ienākuma 800 eiro. Un šī ir brīva jūsu izvēle, vai maksāt ne mazāk kā no 780 eiro, attiecīgi par pārsnieguma daļu 10% maksāt, vai no visas summas maksāt lielo procentu likmi 31,07. Tādā veidā mēs samaksājam tieši vairāk priekš sevis šīs sociālās iemaksas, kas aiziet visiem šiem te apdrošināšanas veidiem, ko iepriekš es biju nosaukusi. Šādā te, tad, kad mēs esam sapratuši, kā nodoklis veidojās, mēs varam pāriet pie tā, pie pašnodarbinātā ziņojuma iesniegšanas.
Šeit tātad slaidā esmu piedāvājusi jau solīti pa solītim, kā ir jānonāk no līdz konkrētajām ziņojuma iesniegšanai. Tātad jums ir nepieciešams atrast pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Tad, kad tas ir izdarīts, ir jānorāda precīzi periods, par kuru jūs sniedzat šo deklarāciju, un tālāk varam turpināt jau pāriet jau konkrēti pie deklarācijas aizpildīšanas. Deklarācijas forma izskatās šāda. Šeit tātad deklarācija sastāv no 4 rindām. Es esmu uzreiz jau slaidā norādījis, ka pirmās 2 rindas tātad attiecās uz 31,07% aprēķināšanas. Tātad šajā pirmās 2 rindas tiek aizpildītas, ja ienākums ir sasniedzis šos 780 eiro apmēru. Savukārt otras 2 rindas vai 3. un 4. rinda savukārt tiek aizpildīta tādā gadījumā, ja mani ienākumi ir ne vairāk kā 780 eiro. Attiecīgi kolonas 1, 2, 3 apzīmē ceturkšņa mēnešus. Tātad, ja šis ir pirmais ceturksnis, tad tas būs janvāris, februāris un mārts. Un atbilstošā kolonā tad mēs ierakstam janvāra ienākumus gūtos, februāra gūtos ienākumus un marta gūtos ienākumus. Un konkrētajā piemērā aizpildīta deklarācija izskatīsies šādi. Tātad ciparus var ievadīt tikai 1. un 3. rindā, 2. un 4. rindā ir rindas, kur automātiski tiek izrēķināts maksājamais nodoklis. Šajās šūnās ir iestrādāta formula, un tātad pareiza likme tiek izrēķināta atbilstoši jūsu ievadītajam ciparam. Tātad, ja jūs ievadījāt janvārī 200 eiro, tad janvārī tika gūti 200 eiro ienākumi, tad no šī ienākuma ir jāmaksā 10%, un summa tiek ievadīta 3. rindā no augšas. Pārējās kolonas, tad 1. un 2. rindas kolonas tiek atstātas ar nulēm. Pie 2. kolonas, kas atbilst februārim, tātad ir jānorāda februārī gūtie ienākumi, kas šī gadījumā vai piemērā ir 780 eiro, un no 780 eiro tiek izrēķināta atbilstošā procentu likme, kas nodokļu vai naudas vērtībā ir 242,35 eiro. Un kā martā piedāvātajā variantā, tātad ienākums ir gūts 800 eiro, un šī gadījumā nodokļu maksātāja izvēle ir no 780 eiro maksāt 31,07% un no 20 eiro 10%. Ja? Un šādā veidā izskatās aizpildīta deklarācijas forma. Kopējais maksājamais nodoklis tātad tiek parādīts deklarācijas apakšpusē, sadaļā kopā, un šī maksājumā nodokļa summa 506,70 eiro veidojās no 2. rindas, summējot kopā ar 4. rindu. Tātad 484,70 eiro plus 22 eiro ir 506. Tātad šī ir summa, kas ir jāveic kā nodokļu maksājums. Lai nostiprinātu izpratni par nodokļu ar šo veidošanos, piedāvāju vēl vienu variantu tomēr izskatīt, vai piemēru izskatīt. Šī gadījumā šuvēja līgas ienākumi janvārī ir 400 eiro, kas veidojas 1000 mīnus 600, ir 400 eiro. Tad arī šī gadījumā maksājumā nodokļa likme ir 10%. Savukārt februārī līgai ir bijuši zaudējumi, jo izdevumi ir lielāki par ieņēmumiem. Un šādā gadījumā objekts, no kā jāveic sociālās iemaksas, ir 0. Un nodoklis nav jāprēķina. Savukārt martā ienākumi ir gūti 980 eiro, un tātad, kā jau iepriekš minējām, tiek sadalīts 2 daļās ienākums, ja? Ienākums no 780 apliekās ar 31,07%, un pārsnieguma daļa, starpība starp faktisko
ienākumu un ienākumu, no kura ir veikts maksājums 31,07, ir 200 eiro, par ko ir jāmaksā 10% pensiju apdrošināšanai. Un šādā piemērā aizpildīta deklarācija izskatīsies šādi. Galvenais akcents šeit būtu uz to, ka februārī, tātad, ja ienākumi nav gūti, mēs atstājam kolonu neaizpildītu. Ar šiem abiem piemēriem es esmu piedāvājusi visus tādus deklarācijas aizpildīšanas variantus. Tātad ir variants, kad ir ienākumi tikai apliekās ar 10%, variants, kad ienākumi apliekās tikai ar 31,07% un ienākums, kad apliekās ar 2% likmēm. Un ceturtais variants - ienākums, kad nav gūts vispār un attiecīgā kolona netiek aizpildīta. Ja gadījumā veidojas situācija, ka nevienā no mēnešiem ienākumi nav gūti, tad šis ziņojums nav jāaizpilda un attiecīgi deklarāciju varat neiesniegt. Tas, manuprāt, par sociālo nodokli ir viss. Varbūt, protams, par niansēm vēl varētu runāt, bet, manuprāt, tas ir galvenais, kas jums ir jāzina, kad ir jāiesniedz atskaite, kā aprēķināt ienākumu, par ko ir jāiesniedz atskaite un kā sadalās šīs procentu likmes. Jo biežākās kļūdas nodokļu maksātājs pieļauj, kad viņš nezina, kurā no ailēm ir ievadāma summa. Un tālāk mēs varam pāriet jau par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tātad otrs nodoklis, kas jāmaksā vai jāaprēķina saimnieciskās darbības veicējiem vispārējā kārtībā, ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Iedzīvotāju ienākumu nodokli, lai aprēķinātu, ienākums tiek deklarēts iesniedzot gada deklarāciju. Gada deklarācija sastāv no vairākiem pielikumiem. Katrs no pielikumiem tātad atbild par savu ienākumu veidu. Attiecīgi, saimnieciskās darbības veicējs, sagatavojot gada deklarāciju, aizpilda pielikumu D3. Pielikums tieši tā arī ir apzīmēts ar D3. Tātad šeit es esmu pieminējusi arī to, ka vai D3 primpielikumu. Ar ko atšķirās D3 un D3 primpielikums? Ar ienākumu uzskaitīšanas veidu. Tātad grāmatvedību var kārtot vienkāršā ierakstā un divkāršā ierakstā. Tātad, ja būsiet veikuši divkāršā ierakstā, aizpildīsiet D3 primpielikumu. Ja būsiet veikuši ienākumu uzskaiti vienkāršajā ierakstā, tad D3 pielikumu. Tātad vairāk noteikti būs to gadījumu, kad būs jāaizpilda D3. Tāpēc varbūt tālāk par D3 primpielikumu nemaz nerunāsim. Jūsu gadījumā tas, kas jums ir jāatcerās, atcerieties D3 pielikumu. Deklarācijai ir savs termiņš iesniegšanas, un tas sākās 1. martā un beidzās 1. jūnijā. Iesniedzot deklarāciju, tiek aprēķināts maksājamais nodoklis, un šis aprēķinātais nodoklis ir jāsamaksā līdz 23. jūnijam. Ja ienākuma apmērs ir liels, un tas nozīmē pārsniedz 105,000 un 300 eiro, tad deklarācijas iesniegšanas termiņš pabīdās par 1 mēnesi. Tātad iesniegšanas termiņš sākās 1. aprīlī un beidzās 1. jūlijā, un attiecīgi arī samaksas termiņš pabīdās par 1 mēnesi uz priekšu. Ja, tātad slaidā šeit tas nav minēts, bet es pieminēšu, ja maksājamais nodoklis pārsniedz 640 eiro, tad ir tiesības šo nodokļa maksājumu maksāt 3 daļās. Tātad 1/3 daļu samaksājot 23. jūnijā, 1/3 daļu 23. jūlijā un 1/3 daļu 23. augustā. Tātad 3 daļās, ja maksājumā summa pārsniedz 640 eiro. Tātad, kur mums atrast gada deklarāciju? Gada deklarāciju arī EDS sistēmā var atrast 2 dažādos veidos. Tātad pa kreisi, soli pa solim esmu norādījusi ceļu vai soļus, kā atrast gada ienākumu deklarāciju. Savukārt pa labi jūs redzat, kā izskatās elektroniskās deklarēšanas sistēmā sākuma logā attēlotā izvēle
gada ienākuma deklarācija. Tur atrodas tieši šāda te flīzīte, uz kuras rakstīts ir gada ienākuma deklarācija, un, lai atvērtu un sagatavotu deklarāciju, jums ir jāspiež poga atvērt. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis no 2025. gada ir ieviesta progresīvā nodokļa likme. Ja jūs atceraties, 24. gadā bija 20 un 23%, tad sākot ar 25. gadu ir progresīvā likme 25,5%, 33% un papildu likme ir 3%. Un šī likme ir atkarīga un mainās atkarībā no ienākuma lieluma. Bet šeit ir jāsaka, ka ne jau tikai no saimnieciskās darbības ienākuma lieluma, bet tiek skaitīti visi gada ienākumi kopā. Bet arī šī nodokļa likmes aprēķināšana noteikti jums pašiem nav jāveic. Ienākuma deklarācijā likmes ir iestrādātas un tiks nodokļa likmes izrēķināts automātiski. Jums ir galvenais jāsaprot un pareizi jānodeklarē savus ienākumus. Tad papildus man ir jāmin, kad ir arī tāds minimālais iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Un, tas ir tāds minimāls maksājums, 50 eiro. Tādā gadījumā, ja ienākumi nav gūti tik daudz, lai veidotos maksāt 50 eiro, vismaz 50 eiro apmērā. Kā piemēru minēšu, ja jūs esat nopelnījuši saimnieciskā darbībā tik daudz un veidojas maksāt, piemēram, 40 eiro nodokli, tad tomēr būs jāmaksā 50 eiro, jo šis ir noteikts kā minimālais iedzīvotāja ienākuma nodoklis gadā. Šis minimālais iedzīvotāja ienākuma nodoklis neattieksies tikai tādā gadījumā, ja jums būs jāmaksā 60 eiro, tad jūs maksāsiet 60 eiro. Tāpatās, ja jūs būsiet gada laikā maksājuši sociālo nodokli vai par darbiniekiem, vai par sevi, tad šis minimālais nodoklis uz jums neattieksies. Ja izveidosies situācija, ka jāmaksā 40 eiro, tad jūs arī maksāsiet 40 eiro. Tāpatās minimālais nodoklis neattiecās uz pirmo gadu, otro reģistrācijas gadu un to gadu, kad jūs saimniecisko darbību pārtraucat. Tātad, piemēram, ja jūs saimniecisko darbību uzsāksiet šodien februārī, tad šis minimālais nodoklis uz jums neattieksies pirmo gadu un arī nākamajā gadā. Ja? Bet vēlreiz atkārtoju, tas ir tādā gadījumā, ja jums saimnieciskā darbība ir uzsākta tādā apmērā, mazā apmērā, tad nav gūti tik daudz ienākumu, lai veidotos maksāt nodokli vismaz 50 eiro apmērā. Un kā piemēram, ja jūs izrēķinat, ka nodoklis ir 40 eiro, tad tomēr jūs maksāsiet 40 eiro pirmajā un otrajā gadā. Bet trešajā gadā tādā situācijā jūs tomēr maksāsiet minimālo nodokli 50 eiro apmērā. Arī proporcionāli darba nespējai tiek samazināts šis minimālais nodoklis. Lai aprēķinātu gan iedzīvotāja ienākuma nodokli, gan sociālo nodokli, jāmin ir, ka neviens no grāmatvedības kārtošanas nav atbrīvots. Būs arī jāizdara tāds nepatīkams darbiņš, kā mājas darbiņš, būs jāveic ieņēmuma izdevumu uzskaite. Un saimnieciskās darbības veicējs, pašnodarbinātā persona, visbiežāk arī izvēlās grāmatvedību kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā pēc kases principa. Un kases princips nozīmē to, ka ieņēmumi tiek uzskaitīti tad, kad tie ir saņemti, un izdevumi tiek uzskaitīti tad, kad tie ir veikti. Kā piemērs. Ja darbiņš ir padarīts, piemēram, oktobrī, rēķins ir izrakstīts novembrī, bet nauda ir saņemta decembrī, tad jautājums, kad ir ienākumi, kurā mēnesī mēs uzskaitām, ka ienākumi ir gūti konkrētajā mēnesī. Tātad mēnesī, tad, kad ir nauda saņemta. Tāpat tās arī izdevumi ir atzīstami vai reģistrējami žurnālā vai grāmatvedības reģistrā, tad, kad tie ir izdarīti. Un grāmatvedības tātad veikšana tiek veikta ieņēmuma izdevumu uzskaites žurnālā, ko nosaka arī ministra kabineta noteikumi 322. Un šajos noteikumos tātad ir minēts,
kā tiek veikta grāmatvedības uzskaite, kas tiek reģistrēts, kas netiek reģistrēts, kurā konkrētā rindā, kas ir norādāms un tā tālāk. Lai šo te labāk izprastu, kas ir minēts ministra kabineta noteikumos, Valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā ir izstrādāts arī metodiskais materiāls par saimnieciskās darbības ieņēmuma izdevumu uzskaitīšanu vienkārši šajā ierakstā. Aicinu arī izmantot šo metodisko materiālu, jo metodiskajā materiālā tiešām soli pa solim ir izstāstīts, kurā rindā ko reģistrē, kādus lielumus un tā tālāk ar konkrētiem jau pat arī piemēriem. Kāds tad izskatās žurnāls? Žurnāls, kurā ir jāveic ieņēmuma izdevumu uzskaite, vizuāli izskatās elektroniskā veidā šāds. Bet, ja vēlaties papīra veidā veikt ar ieņēmuma izdevumu uzskaiti un reģistrāciju, tad šis žurnāls ir nopērkams arī kancelēs preču veikalā papīra veidā. Bet elektroniskā veidā ļoti ērti to ir vest, jo šeit arī ir Excel formātā ir iestrādātas formulas, līdz ar to pareizi ienākumu vai izdevumu uzrādot attiecīgajā kolonā, par rindiņām ieņēmumi tiek skaitīti vai summēti kopā. Ja, tātad pašam nav jāveic aprēķins ar kalkulātoru. Vairāk par saimnieciskās darbības ieņēmuma izdevumu uzskaitīšanu šajā reizē neko nerunāsim, jo tā noteikti ir vesela atsevišķa tēma, bet noteikti iesaku smelties informāciju Valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā un par neskaidriem jautājumiem, protams, ka jautāt arī Valsts ieņēmuma dienestam. Un tālāk turpinot, mēs atgriežamies pie reģistrācijas lapas. Tajā brīdī, tad, kad mēs veicām izvēli, kādu nodokļu maksāšanas režīmu mēs izvēlamies, mikro uzņēmuma nodokļu maksātāju režīmu vai pašnodarbināto personu, ja izvēlējāties, izvēle krita par mikro uzņēmuma nodokļu maksātāju, tad reģistrācijas brīdī, veicot šādu izvēli, jūs kļūstat par mikro uzņēmuma nodokļu maksātāju, un šo statusu tātad jūs iegūstat tiklīdz Valsts ieņēmuma dienests jūsu iesniegumu ir akceptējis. Tāpatās, ja jūs esat iepriekš bijis izvēlējies kļūt par vispārējā kārtībā nodokļu maksātāju, šo te režīmu maiņu var veikt, bet maiņu veids, iesniedzot iesniegumu līdz tekošā gada 15. decembrim, tādā veidā paziņojot, ka nākošajā gadā ar 1. janvāri es esmu izvēlējies ienākumus uzskaitīt un nodokļus maksāt kā mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs. Ja? Tātad tādas izmaiņas iespējams ir veikta. Nav tā, ka jūs izvēlējāties un esat tagad tomēr kļūdījies, ka neko labot vairs šajā dzīvē nevar. Tā nav. Ja, tātad izmaiņas var veikt. Šogad nostrādājam tādu, kā esam izvēlējušies, un nākošajā gadā veicam izvēli, mainot režīmu, bet atceramies līdz 15. decembrim iesniedzam iesniegumu par to. Un tātad mikro uzņēmuma nodokļa maksātājs nodokli maksā no apgrozījuma, un kā jau iepriekš minēju, tātad izdevumiem šeit nav nozīmes, jo nodoklis tiek aprēķināts no visas saņemtā ienākuma daļas, ieņēmuma daļas. Nodokļa likme ir 25%. Šis aprēķinātais nodoklis no jūsu apgrozījuma tiek sadalīts. Šo sadalīšanu jums pašiem nav jāveic, tas notiek visu automātiski. Uz sociālo nodokli aiziet 80% no aprēķinātā nodokļa un 20% aiziet uz iedzīvotāju ienākumu nodokli. Šeit slaidā es esmu arī pieminējusi gadījumus, kad zaudē nodokļu maksātāja statusu, bet šī reizē, kad mēs varbūt runājam par reģistrēšanos, varbūt tas nav tik būtiski, bet gribu pieminēt, ka ir reizes, kad nodokļu maksātāja status tiek zaudēts. Un viena no tādām es gribētu pieminēt, ja gadījumā jūsu darbības joma vai veids ir tāds, vai ienākumi tiek sākti saņemt tādi, kas pasaka, ka likumā jums ir jāpiereģistrējas par nodokļu maksātāju PVN
nodokļu maksātāji, tad jūs šo te mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju statusu saglabāt nevarat, un jūs viņu zaudējat ar nākamo taksācijas periodu. Kā konkrētu piemēru minēšu? Tad jūs veicat saimniecisko darbību, bet saņemsiet pakalpojumu no Eiropas Savienības dalībvalsts. Tātad šādā gadījumā jums ir jākļūst par PVN maksātāju, un ja jums ir jākļūst par PVN maksātāju, tad šos te status jūs zaudējat. Tad šeit, kā piemērs arī ir minēts, statusu zaudē arī tad, ja 2 gadus pēc kārtas nav apgrozījums. Bet šī gadījumā es teiktu, ja nav apgrozījums, tad saimniecisko darbību jūs neveicat, un saimniecisko darbību var arī likvidēt. Tā. Protams, jā, kad šos status jūs zaudējat arī tādā gadījumā, ja jūs pats esat izteicis tādu vēlmi līdz 15. decembrim iesniedzot iesniegumu, vai arī tādā gadījumā, ja saimniecisko darbību vispār likvidējat. Galvenais, kas jums ir jāievēro, kā mikrouzņēmuma nodokļu maksātājiem, ir regulāri iesniegt ceturkšņa deklarāciju, mikrouzņēmuma nodokļu ceturkšņa deklarāciju līdz ceturkšņa sekojošam mēnešam 15. datumam. Jāatcerieties iepriekš par vispārējā kārtībā sociālnodokļu atskaiti par mēnesi, par ceturksni bija jāiesniedz 17. datums, tad mikrouzņēmuma nodokļa gadījumā tas ir 15. datums. Deklarācijā tieši tāpatās deklarācija sastāv no 3 norādāmiem lauciņiem, kurā jūs par katru mēnesi konkrēti atskaitaties, cik ir gūts apgrozījums. Un deklarācijas ietvaros tiek aprēķināts nodoklis 25% apmērā. Automātiski tas tiek izdarīts. Jums ir pienākums tikai precīzi nodeklarēt gūto ienākumu pa mēnešiem. Un šis aprēķinātais nodoklis ir jāsamaksā līdz 23. datumam, kas seko mēnesim pēc ceturkšņa. Konkrēti, ja ceturksnī nav gūti ienākumi visos 3 mēnešos, tad deklarāciju attiecīgi varat arī neiesniegt. Kā atrast deklarāciju, lai to varētu aizpildīt? Atkal šeit esmu piedāvājusi jums jau konkrētu ceļu, soli pa solim, kuram sekojot, jūs nonāksiet pie mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijas. Arī mikrouzņēmuma nodokļu maksātājs nav atbrīvots no grāmatvedības uzskaites. Protams, ka tā ir vienkāršāka kā vispārējā gadījumā ir jāuzskaita ieņēmumi un izdevumi. Un šeit ir minēts jāuzskaita izdevumi. Iepriekš mēs minējām, izdevumiem nav nozīmes, bet izdevumi ir jāuzskaita. Kaut vai tam dēļ, lai jūs zinātu, kurā brīdī apgrozījums sasniedz 50,000, jo 50,000 slieksnis arī ir brīdis, kad mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja status tiek zaudēts, jo jums ir jākļūst par PVN maksātājiem. Tā. Arī tas šajā gadījumā par mikrouzņēmuma nodokļu maksātāju galvenais ir pateikts. Sadarbojoties ar banku un valsts ieņēmuma dienestu, ir izveidots mikrouzņēmuma nodokļu maksātājiem ērts rīks, kā atvieglot nodokļu uzskaitīšanu un atskaitīšanos, un tātad administrēšana nodokļa, bet par to atsevišķi stāstīs bankas pārstāvs, tāpēc es par to nepieminēšu, atstājot, ko runāt bankas pārstāvim. Nākošam slaidam, tāpēc es pārēju pāri, bet kā iepriekš es minēju, ja mēs atgriežamies pie slaida stūrītī, kas ir norādīts, es jums teicu, ka iepriekš man ir noteikti jāpasaka, ko nozīmē papildus var veidoties maksāt minimālās sociālās iemaksas. Arī šis formulējums ir gana sarežģīts, bet vienkāršotā valodā es jums izstāstīšu ar saviem vārdiem. Tātad, ja jūs neesat darba ņēmējs un jūsu vienīgie ienākumi ir tikai saimnieciskās darbības ienākumi, un tātad ienākumi nav sasnieguši 780 eiro mēnesī, tad sociālā aģentūra no šīs te trūkstošās daļas papildus aprēķina 10%. Tātad var teikt, ka jūs neesat sasnieguši ceturkšņa objektu. Un šis objekts veidojās
3 minimālās algas, kas kopā ir 2340. Tātad, ja ceturksnī ir nopelnīts mazāk par 2340, konkrēti ņemsim piemēru, ir nopelnīti 2000. Tad sociālā aģentūra no trūkstošās daļas 340 eiro aprēķina papildus 10%. Tas ir minimālais sociālais nodoklis. Kāpēc man ir minēts atsevišķos gadījumos? Tāpēc, ka ir 16 kategorijas, kad šis minimālais sociālais nodoklis uz šīm kategorijām neatiecās. Arī to es izstāstīšu nākamajā slaidā, bet šeit gribu pieminēt tātad, ka šo minimālo sociālo nodokli neaprēķina valsts ieņēmuma dienests. Valsts ieņēmuma dienests ir tikai platforma vai veids, kā sociālā aģentūra par to paziņo caur mūsu valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Proti, mēs saņemam informāciju no sociālās aģentūras, kad jums ir veikta šādas papildus maksājums, minimālās iemaksas, un mēs vienas darbdienas laikā par to paziņojam jums. Jūs tādā veidā saņemat vēstuli, kurā ir minēts, esam saņēmuši no sociālās aģentūras informāciju par to, ka jums ir papildus aprēķināts 10% veikt maksājumu. Šis maksājums ir jāmaksā līdz nākamā gada 23. oktobrim. Tātad, ja šādas minimālās iemaksas vēstuli saņemsiet šogad, tad iemaksas jāveic līdz nākošā gada oktobrim. Un tad mazliet atkāpjoties par to, uz kurām nodokļu maksātāju kategorijām šis neatiecās. Tādas kopumā ir 16. Šeit viņas visas nav jums uzskaitītas, bet es īsumā pateikšu, uz ko tas neatiecās noteikti. Tad tas neatiecās uz personām, kas jau ir sasnieguši pensiju vecumu, neatiecās uz 1. un 2. grupas invalīdiem, neatiecās uz tādu saimnieciskās darbības veicēju, kurām algas nodokļu grantiņā ir ierakstīts viņam vai laulātajam bērns vecumā līdz 3 gadiem. Tāpat tās arī uz saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem grantiņā ir ierakstīti bērni 3 un vairāk vecumā līdz 18 gadiem, vai pat bērns līdz 24 gadu vecumam un mācās. Un tāpat tās tas attiecās arī uz jauniešiem, kuri mācās vēl un nav vēl sasnieguši 24 gadu vecumu. Un ir tātad arī pārējās kategorijas, kuras es nesaukšu atsevišķi. Tātad tas ir minimālais sociālais nodoklis. Un jāsaka, ka par šo minimālo sociālo nodokli ir ļoti daudz pārpratumi, tāpēc, ka nodokļu maksātājs to savādāk uztver. Un kāpēc savādāk to uztver? Tāpēc, ka nodokļu maksātājam ir iespējams iesniegt saimnieciskās darbības šādu veicēju apliecinājumu, prognozējot, ka viņa ienākumi, tad viņš prognozē laicīgi, ka viņa ienākumi nesasniegs šo te slieksni 2340 eiro ceturksnī. Un ko dod šī prognoze? Ja šis iesniegums ir iesniegts, tad automātiski sociālā aģentūra šo minimālo sociālo nodokli neaprēķina. Tātad automātiski, vēlreiz atkārtoju, ja šādu iesniegumu jūs esat iesniedzis uzreiz pēc saimnieciskās darbības reģistrēšanas, vai ja saimnieciskā darbība iepriekš jau ir bijusi reģistrēta, tad katra gada sākumā ir iespējams iesniegt iesniegumu uzreiz pa visu gadu vai atsevišķi katram ceturksnim. Un ja jūsu ienākumi nav sasnieguši šo noteikto slieksni, tad sociālā aģentūra šo minimālo sociālo nodokli neaprēķina. Un tie, kas nezina par šādu te prognozētā iesniegumu iesniegšanu, ir pārsteigti pēc tam, kad saņem vēstuli par šī nodokļa aprēķināšanu. Un, lai šo iesniegumu vai apliecinājumu iesniegtu, tad arī ir šeit pa solim norādīts ceļš, kā jums ir jāiet, lai atrastu šo te konkrēto iesniegumu. Iesniegumu iesniegšanas termiņi šeit ir norādīti, tātad tas ir ceturkšņa sākums, jo jūs jau prognozējat ienākumu ceturksnim. Tāpēc prognoze ir jāiesniedz katra ceturkšņa sākumā. Tātad
Ja, tātad, kā iepriekš es minēju, ka šis apliecinājums attiecās tikai uz tām personām, kurām nav reģistrētas darba attiecības. Ja? Un, attiecīgi, ja ir iepriekš bijušas reģistrētas darba attiecības, un jūs uzskatāt, ka šis iesniegums nav uz jums neatiecās, bet tiklīdz darba attiecības tiek pārtrauktas, tā 15 dienu laikā jums ir iespēja šo iesniegumu iesniegt. Ja jūs vēl īpaši nezināt, varbūt kādi jums būs tie ienākumi, jūs zināt, varbūt būs lielāki, varbūt nebūs lielāki, iesaku labāk iesniegt šo iesniegumu, jo ja ienākumi tomēr tiek pārsniegti, iesniegums iesniegtais netraucē. Jums tāpatās ir jāmaksā nodoklis kārtībā, kā jau mēs iepriekš runājām, bet ja šis iesniegums nebūs iesniegts tādā veidā, jūs atkal papildus iegūsiet maksājumu nodokli, šo te minimālo nodokli. Tā, attiecīgi tad tas, ko es šodien gribēju izstāstīt, es esmu izstāstījusi. Tad mēs izrunājām gan vispārējā kārtībā reģistrēšanos un nodokļus, gan mikrouzņēmumu nodokļu pienākumus, maksātāju pienākumus. Un aicinu arī sekot līdzi valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā un smelties informāciju metodiskajos materiālos. Un kā šeit piemēru, es vienkārši parādīju, kāds tas ejamais ceļš. Jums ir jāatrod nodokļi, tad kreisajā pusītē atbilstošais nodoklis, par kuru vēlaties iegūt informāciju un lasīt vairāk, jūs iegūsiet dažādu veidu metodiskos materiālus. Nu, ceru, ka esmu jūs iedrošinājusi un pārliecinājusi, ka tā reģistrācija nav tomēr tik sarežģīta. Un, ja sekojāt līdzi, un iespējams, varbūt, ka pēc tam pārskatīsiet arī metodiskos materiālus un prezentāciju, reģistrēšanās un nodokļu nomaksa neveidos jums problēmas. Tā. Labdien visiem! Tiešām paldies, Evija, par interesantu prezentāciju. Un šodien es turpināšu sarunu, kā atvieglot dzīvi pašnodarbinātam personam. Jā, mani sauc Ināra Base, es esmu klientu apkalpošanas atbalsta daļas vadītāja. Jau vairāk nekā 7 gadus strādāju Industrabank un piedalījos no paša sākuma, lai izveidot kopā ar valsts ieņēmuma dienestu šo produktu, jeb ekskluzīvu risinājumu pašnodarbinātām personām. Šeit es gribu padalīties ar štrihu kodu, kuru jūs varat paņemt sev, un gadījumā, ja būs jautājumi, tieši komunicēt ar mani, un es varu pakonsultēt arī atsevišķi. Ja? Tad mūsu produkts saucas Saimnieciskas darbības ieņēmumu konts, un tā ir iespēja visiem mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem aizmirst par nodokļu administrēšanu. Es redzēju pēdējos komentārus, ka ļoti sarežģīti, bet kāreiz šeit atrast risinājums kopā ar valsts ieņēmumu dienestu, kā atvieglot dzīvi mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem. Saimniecisku darbu ieņēmumu konts, tas ir saīsināti, es saukšu SDI konts, tas ir speciāli izstrādāts risinājums, lai mikro uzņēmumu nodokļu maksātāji varētu apkalpot savus ieņēmumus un neizpildot ne elektronisku deklarāciju, ne aprēķinot nodokļus, ja vienkārši nodarboties ar biznesu un mierīgi izbaudīt dzīvi. Šobrīd konts pieejams tikai Industrabank, tas ir tiešām ekskluzīvs risinājums, un visi mikro uzņēmumu nodokļu maksātāji var atvērt kontu vai klātienē vai attālināti, un, ja apgrozījums nepārsniedz 50 000, viņi var droši izmantot šādu risinājumu. Mēs ļoti ieteicam šo kontu mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem, kuri tikai plāno reģistrēt saimniecisku darbību, bet aicinām no sākuma atvērt saimniecisku darbu ieņēmumu kontu un pēc tam sākt reģistrāciju EDS par mikro uzņēmumu nodokli un iesniegt mūsu kontu. Īsumā gribu iepazīstināt jūs ar priekšrocībām SDI konta, ka
ja mikro uzņēmuma nodokļa maksātājiem ir SDI konts, tad nodokļi automatiski aprēķina un pārskaita banka. Ja? Nav jāiesniedz deklarācija. Visu daram mēs kopā ar valsts ieņēmumu dienestu. Un tiešām mūsu klientam tas viss notiek ļoti ātri un automatiski, un klienti tiešām ļoti daudz mums sūta tādus komplimentus gan valsts ieņēmumu dienestam, gan bankai par to, ka tas darbojas ļoti labi un kā izmantot SDI kontu. Daži raksta pat tā, ka varam apliecināt, ka man ir par vienu galvas sāpes dzīve mazāk. Ja? Ka visu, kas ir nepieciešams, nodrošināt visu naudas plūsmu kontā. Ja? Gan skaidra nauda var, gan bezskaidra nauda. Kas ir SDI konts un kad nav piemērots SDI konts? SDI konts piemērots visi mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem, kam nav darbinieki, viņš nemaksā PVN, ja, un viņam nav mikro uzņēmumu nodokļa parāda. SDI konts nav piemērots, ja ir būtiska daļa ieņēmumu aiziet izmaksas, tad tas un nebūs mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs visticamāk, ja, jo, ja ir lieli izdevumi, iespējams, ka MUN režīms nebūs izdevīgs, ja, bet es zinu ļoti daudz klientus, kuri atver kontu, viņam ir nelieli izdevumi, bet kopumā viņi sarēķināja, ka viņam izdevīgi maksāt 25%, atverot SDI kontu, neizpildot deklarāciju, vienkārši tikai pelna naudu un ne par ko citu nedomā. Ja? Viņi var ienākt EDS un redzēt, ka valsts ieņēmumu dienests klienta vieta jau aizpildīja deklarāciju. Tad kā iegūt SDI kontu? Ka jau pašnodarbināta persona reģistrēta, ka mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs, tad ir nepieciešams pieteikties Industra bankai, ir iespēja atnākt klātienē, kā arī ir iespēja atvērt kontu neklātienē. Ja klātienē, tad mēs piedāvājam klientu apkalpošanas centru Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī un Jelgavā. Neklātienē no jebkuras vietas ir iespēja atvērt kontu, ja pašnodarbinātai personai ir drošs e-paraksts. Ja? Tad mēs atveram kontu, tad klients ienāc EDS, iesniedz iesniegumu par to, ka vēlas izmantot to risinājumu, un valsts ieņēmumu dienesta kopā ar banku pārveido norigino kontu par SDI risinājumu. Un, kad klients saņem paziņojumu EDS, tad uzreiz viņš var darboties kā pilnvērtīgs SDI risinājums. Ja nedaudz pastāstīšu, kā atvert kontu, ja, tad iesniedzējs atver norikinu kontu Industra bank, piemēram, ja attālināti, tad tas viss notiek ar e-parakstu, ja, tad mēs nodrošinām pieslēgšanu internetbankai, un tur komunicējam, un klients tur var aizpildīt visus dokumentus. Kā arī internetbanka klients redz visu informāciju, ņem konta numuru, un EDS iesniedz to savu konta numuru. Ja klients atnāca klātienē, process līdzīgs, tikai tā kā viss notiek klātienē, un pašnodarbināta persona jātērē laiku, lai atbrauk. Ja? Bet mēs vienmēr gaidām klientus gan klātienē, gan neklātienē. Tad, kad klients pieteicas EDS, notiek saskaņā ar likumu 5 darba dienu laika viss notiek, ja, bet pēc fakta viss notiek ļoti ātri. Valsts ieņēmumu dienests tajā pašā laikā pārsvarā pieslēdz to risinājumu, sūta nākamajā darba diena mums informāciju, ja viss kārtība, mēs apstiprinām, un automatiski notiek ziņojums klientam, ka viņš var izmantot šo kontu.
Un no datuma, kad reģistrēts SDI konts, tad nodokļu maksātājs vairs nepilda MUN deklarāciju, pats neaprēķina un nepārskaita valsts budžeta nodokļus. Ja? Visu dara banka un valsts ieņēmuma dienests. Tad gadījumā, ja klientam nepieciešams vēl viens kods ar maksājumu karti, mēs varam arī atvērt karšu kontu un to atlikušo naudu klients var izmantot tā, kā viņš vēlas. Ja viņš var tērēt, maksājot par saviem kaut kādiem personīgiem izdevumiem, vai izmantot karti, vai uzkrāt naudu un ieguldīt depozītos. Ja? Un no pieredzes varu pateikt, ka SDI konti ļoti aktīvi izmanto visus bankas produktus, tā skaitā iegulda naudu noguldījumos, ņem kartes, maksa par visiem pakalpojumiem. Ja, tas ir reāli produkts, kur var izmantot sev kā fiziska persona. SDI konta jāizskata visi ieņēmumi. Ja, tas ir galvenais nosacījums, ja, ka viss, ko saņem saimnieka darbībā, ir nepieciešams vai iemaksāt skaidra nauda vai ar pārskaitījumu. Piemēram, ļoti bieži vēl klienti dara tā, ka viņi noslēdz līgumu, piemēram, ja pasniedzējs, varbūt kāds vieslektors, ja, viņš strādā kaut kur citur, bet piestrādā kā vieslektors, viņš noslēdz līgumu, uzņēma līgumu ar kaut kādu skolu, un tie regulāri maksā uz to SDI kontu to naudu, ja, un tam cilvēkam nevajag domāt ne par deklarācijām, viņš kā pašnodarbināta persona var strādāt viena skola, otra, treša, vai, piemēram, tas varētu būt fotografs vai būvuzraugs, ja, vai arhitekts, ja, kas strādā kā pašnodarbināta persona vai piestrādā. Ja, un tad viņam nevajag ne grāmatvedis, ne pašam jāizpilda deklarācija. Ja. Tad ļoti labs risinājums. Tad, saņemot naudu, banka ietur nodoklis no visas saņemtas summas, ja, 25%. Tāpēc ļoti svarīgi šo kontu izmantot tikai saimnieka darbībai, lai nebūtu tā, ka kļūdaini ieskaitot naudu, tiktu ieturēts nodoklis. Ja? Šādi gadījumi mēdz būt ļoti rēti, par 3 gadiem, laikam, daži bija, bet arī nebija nekādas problēmas, jo pašnodarbināta persona vēršas valsts ieņēmuma dienestā, raksta iesniegumu DS, un viņi risina šo jautājumu un atgriež to samaksātu nodokli vai aprēķina kaut ko tur savādāk. Ja? Bet, tas vienīgi, ka vajag obligāti tur novirzīt tikai savus ieņēmumus, ja, no saimnieciskas darbības. Esošie mikro uzņēmumu nodokļu maksātāji SDI var sākt lietot no nākamajā ceturkšņā. Piemēram, ja kas tagad jau ir reģistrēts un viņš pieteiksies atvērt SDI kontu, un kad būs reģistrācija valsts ieņēmuma dienesta, vid pieņems to tikai no 1. aprīļa. Ja kāds tikko tagad plāno reģistrēt savu uzņēmēju darbību, tad mēs aicinām atvērt no sākuma kontu un to konta numuru iesniegt kopā ar mikro uzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrāciju. Ja, reģistrēties kā MUN maksātājs un uzreiz iesniegt SDI kontu. Tad uzreiz būs risinājums un vispār nevajag domāt par deklarācijām, par nodokļu samaksu. Ja? Gadījumā, ja tie, kuri reģistrēs jau kā MUN maksātāji, grib iesniegt SDI risinājumam iesniegumu, tad to vajag darīt 5 darba dienas pirms ceturkšņa beigām, ja, lai vidam būtu laiks vēl pieregistrēt. Un no 1. aprīļa tad tie esošie mikro uzņēmumu nodokļu maksātāji varēs izmantot šo risinājumu.
Kāpēc izvēlēties SDI? Kādreiz šodien dzirdējam no Evijas, ja, ka tiešām daudz ko vajag zināt, ja, par ko maksāt, kādu deklarāciju. 15. datums, 23. datums bija nosaukts. Un, lai nedomāt par tiem datumiem, vajag atvērt SDI kontu. Un tad absolūti neko nevajag darīt, ne 15. datuma, ne 23. datuma. Ja? Mazāk birokrātijas būs. Ja? Vairāk laika biznesam. Un vispār mūn režīms ir ļoti skaidra nodokļu kārtība. 25% no visiem ieņēmumiem, no visa apgrozījuma, ja, un no tā 20 nodokļa 80% ies, kā jūs redzēt, sociālam nodoklim un 20% ienākumu nodoklim. Ja, tad šeit tiešām, tāds, manuprāt, ļoti labs režīms un ērts. Un tiešām SDI risinājums ērtāka ikdienai izmantošanai, un klienti arī var pieslēgt postterminālu vai webposu, mobīlu postterminālu, ka, piemēram, mobilē telefonā mēs pieslēdzam lietotnēm, postterminālu lietotnēm, Androida tikai. Un, piemēram, ja kāds treneris vai fotografs sniedz savu pakalpojumu, kāds var norēķināties ar karti caur telefonu, tur webposu lietotnē, ja, nauda uzreiz ies SDI konta, tad tur būs nodokļu samaksa, un kad mēs to ieturēsim, to blokēsim to kontu 25%, informēsim valsts ieņēmumu dienestu par apgrozījumu, un valsts ieņēmumu dienests tad pats taisa deklarāciju. Ja? Tad pašam uzņēmējiem nekādu darbību nevajag veikt, tikai nopelnīt naudu. Ja? Mums ir arī šādi klienti, kuri aktīvi izmanto postterminālus. Ja? Tā skaita postterminālu telefona, jeb webposu. Kā arī, kas jau minēju, ka varam atvērt atsevišķu kontu, karšu kontu, piesaistīt maksājumu karti, ja, un cilvēks var droši izmantot to naudu, norēķināt ar karti, nopirkt biļetes vai samaksāt par kaut ko, izmantot pilnībā savu naudu. Tad vēlos pastāstīt par cenu, ja, par cenradi, ka, lai atvērt SDI kontu, komisija ir 15 eiro un konta apkalpošana mēnesi 5 eiro. Bet, ja kādu laiku uzņēmējiem nav uzņēmēja darbība tur 1 mēnesi vai tur 2, varbūt sezonāls raksturs, ja nav bijis ienākošais apgrozījums, tad apkalpošana maksa tikai 1 eiro. Visus nodokļus mēs pārskaitām bez maksas, ja, uz vienotu nodokļu kontu, to mēs nodrošinām bez maksas. Ja klienti vēlas pārskaitīt no sava konta naudu citur, tad komisijas maksa 36 centi uz citam bankam Latvijā. Maksa par papildu pakalpojumu saskaņā ar cenrādi, ja, kā juridiskam personam, bet galvenais cenrādes, ja es jums nosaucu. Un par visu šo maksu 5 eiro, ja mēs nodrošinām šo servisu, un cilvēkam nevajag ne pašam veikt nekādu darbību, un nevajag maksāt grāmatvediem. Kam ir grāmatveži? Tad īsumā no mūsu puses tas ir viss. Ja, es domāju, ka, ja būs jautājumi, jūs droši varat vērsties pie mums. Es varu vēlreiz nošērot mūsu to štrihu kodu. Ja, šeit es rādu to kopiju mūsu telefonu, arī varat piefiksēt, kur mūsu profesionāli darbinieki jums atbildēs. Tas, kurš grib sazināties ar mani, štrihu kodā atradīsiet manu informāciju, ja, tad varēsiet man piezvanīt vai uzrakstīt, un mēs varam tad sīkāk parunāt, ja, kā labāk. Bet ļoti tiešām aicinu izmantot šo iespēju, kuru mēs kopā ar valsts ieņēmumu dienestu izstrādājam, jo tas ir tieši ļoti ērti, ātri
Un es varu pateikt, ka tas ir laikam vienīgais tāds ekskluzīvs produkts, kur tiešām cilvēki raksta labas atsauksmes ļoti bieži. Nu, pārsvarā tā nav. Šeit tiešām ļoti labas atsauksmes, ka viņi var brīvi nodarboties ar savu uzņēmēju darbību. Tad tas, kurš vēlas vienkāršāku nodokļu kārtību, tiekamies Industria Banka. Mēs jūs gaidām. Paldies! Paldies, Ināra, ļoti labs instruments, bet ja jūs man atļausiet, es tomēr uzdošu jautājumu. Ir pāris jautājumi, lai cilvēki varētu orientēties. Tātad, vai šis instruments attiecas tikai uz mikrouzņēmumiem vai tiem pašnodarbinātiem, kam nav mikrouzņēmuma nodokļa režīma, tas arī noderēs? Šis instruments tikai mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem, ja, tāpēc, ka tur nav izdevumi un ir iespēja šobrīd to nodrošināt. Tikai mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem. Jautājums vēl viens, kā būs jāmaksā nodokļus par strādnieku? Tātad, cik es sapratu, pašnodarbinātais nodarbinā strādnieku, un tad vai tas ir iespējams? Ja pašnodarbināta persona ir kā darba ņēmējs, tad viņam nevar būt SDI konts. Ja? Tikai, ja viņš viens pats strādā uz sevi. Ja? Tur ir ierobežojumi, un es, kad nosūtīšu to prezentāciju, tur arī atzīmēts, ja, ka tikai tiem, kam nav darbinieki, ja? Tikai par sevi. Jā, nu un tad kāpēc kartē ir nepieciešams atsevišķi atvērt kontu? Kā notiek izmaksas no SDI konta? Tikai caur internetbanku? Izmaksas, tas jautājums par pārskaitījumu, vai ir iespēja izmantot internetbankā. Tas ir izskatās vizuāli, kā parastais konts. Ja? Ienāca nauda, mēs noblokējam 25%, pēc laika saņemam no vīta informāciju, pārskaitīt nodoklis, mēs pārskaitam, bet cilvēks uzreiz var rīkoties ar atlikušu summu, minus 25%, un viņš var pārskaitīt uz citu banku. Pārskaitīt ir tāda iespēja automatiski uz karšu kontu, lai izmantot karti. Ja? Vai atnāk klātienē klientu apkalpošanas centrus un to izdarīt arī klātienē. Ja? Bet klātienē ir dārgāk, ja? Tāpēc mēs vienmēr aicinām attālināti to darīt. Par karšu kontu varu pateikt, ka šobrīd mēs piedāvājam atvērt atsevišķu kontu, bet tur ir iespēja automatiski pārskaitīt un bezmaksas pārskaitīt naudu no SDI konta uz karšu kontu, piemēram, katru dienu, ja, un izmantot, jo ir tāds risks, ka ja būs karte SDI kontam, gadījumā, ja atgriezīsies kaut kāds maksājums par kartēm, kā mēs zinām, tiks ieturēts nodoklis 25%. Ja? Iespējams, nākotnē mēs nolemsim, ka mēs varam pieņemt šo risku. Klienti piekritīs, ka gadījumā, ja būs tāds maksājums, ja, ka viņi gatavi, ka varbūt tāds risks uzņemties, mēs varbūt sāksim piedāvāt. Šobrīd ir perfekta iespēja, ka atsevišķis konts, tas ir bezmaksas atvērts atsevišķis konts un automatiski papildināt kontu no SDI karšu kontu. Ja? Šāda opcija ir. Paldies, paldies, Ināra. Es sapratu, ja tiem, tie, kuri šobrīd saprata, ka mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem ir ļoti laba iespēja atvieglot sev dzīvi un mierīgi pelnīt naudu. Paldies, Ināra. Interesanta prezentācija. Paldies, Evī. Es vēlētos, pēdējais, ko es vēlētos pateikties jums visiem par to, ka jūs atnācat, bet man negribētos atstāt jūs bez dāvanas, jo šobrīd pagājušā gada decembrī valsts izdomāja, ka pašnodarbinātiem ir iespēja arī izglītoties un izmantot Eiropas Savienības fondus, lai varētu daudz darīt un
un attīstīt savu biznesu, jo cik es lasīju jūsu jautājumus, komentārus, jūsu biznesī tik atšķirīgi, daži nodarbojas ar digitālajām lietām, daži nodarbojas ar lauksaimniecību. Un, ja, un mainās laiki, tātad ļoti lielo funkciju daļu ņem arī mākslīgais intelekts, kurš palīdz attīstīt vienkāršot biznesa procesus. Un tāpēc es vēlētos burtiski pāris minūtes pastāstīt par iespēju mācīties arī pašnodarbinātam personam, tiem, kuri jau reģistrēti, un saņemt 100% finansējumu, lai mācītos. Galvenais pieteikties, apstiprināt, pārbaudīt, vai jūsu nozare atbilst vai neatbilst šim fondam, un tad saņemt de minimis atbalstu, lai mācītos. Ko mēs domājam par to, ka 5 gadu laikā mākslīgais intelekts diezgan stipri mainīs darba tirgus vide un mainīs arī uzņēmējdarbības vide. Un, protams, šobrīd vispopulārākais temats, kura šajā pavasarī pieteikušies pie mums 5000 cilvēku, tie, kuri grib saprast, ko dara mākslīgais intelekts un kā tas varētu ietekmēt uz vienkāršiem biznesa procesiem, kur mēs varam iekonomēt laiku, neņemt sev papildus palīgu, bet paņemt, izveidot mākslīgā intelekta aģentu, kur strādās mūsu labad. Digitāla transformācija, finanses un risku vadība svarīgi jautājumi jebkurai personai, komunikācija, dizains, prasmes, tehnoloģijas, sociālie tīkli, kā attīstīt digitālu marketingu, kā darboties, kā veicināt savu produktu virzīšanu uz lieliem tirgiem. Visi šie jautājumi un citi, kā piemērs, ja jūsu biznesa orientēts uz citu biznesu, B2B, tad kā izskatās jūsu LinkedIn ir ārkārtīgi svarīgi. Tātad mums ir šis kurs, kurš arī atbalstams ar IES fondu palīdzību. Automatizē rutīnu darba. Tātad 4 stundas darbnīcas var izvēlēties to, kura jums vairāk patīk, un automatizēt noteiktus procesus, lai jums neterētu laiku uz rutīnas lietām. Tiem, kuri plāno attīstīt savu biznesu nopietni un tālu, šo pavasarī mēs organizējam mini MBA programmu, un tur arī ir 100% finansējums. Tā programma šogad būs vērtīga tiem, kuri grib braukt attīstīt savu biznesu uz Zviedrijas tirgu, jo tur ir paredzēts arī speciālais treniņš Zviedrijā. Kam šis fondi neder? Neatbalstāmas nozares ir šis: zvejniecība, lauksaimniecība, ieroču, munīcijas, alkohola tirdzniecība un tā tālāk, bet, kad jūs sūtat savu pieteikumu, dažreiz ir tā, ka jūsu nozare, tā nozare, kuru jūs ierakstiet pašnodarbināta konta, izskatās, ka ir atbalstāma. Tāpēc es ieteiktu vienkārši griezties, paskatīties, kādi pieejami kursi arī ir jums, pašnodarbinātam personam, atsūtīt pieteikumu, mēs pārbaudīsim to nozare, un dažreiz izskatās, ka tā nav primāra lauksaimniecība, pieņemsim, bet ir pārstrāde, un tā ir atbalstāma. Un arī citas nozares varētu būt atbalstāmas, tikai uzmanīgi mums jāpārbauda to kontu. Tas ir no manas puses. Varat ieskanēt šo kodu. Tātad mēs esam Latvijas Universitātes Mūžizglītības akadēmija. Mēs esam lielākais pieaugušo atbalstītājs, ja runāt par augstākās izglītības iestādēm. Mēs strādājam ar tiem vairāk nekā 20 gadus, un mēs zinām, kā pieaugušie mācās un kā atbalstīt jūsu ikdienas procesus.
Tad atbildot Agnesei par nodokļu aprēķināšanu un summu, kas paliek uz rokas, aprēķināju, sanāk, ka jāmaksā tikai sociālais nodoklis 264 eiro, bet es centos neiedziļināsos uz rokas, sanāk apmēram 735 eiro, bet pie nosacījuma, ja nav algotais darbs. Tā ir atbilde Agnesei. Tad atbilde par to, ka strādāju pašvaldībā, uz jums iesniegums par plānotajiem ienākumiem tādā gadījumā neatiecās. Atbilde vēlreiz Aijai, ja prognozētais slieksnis tiek pārsniegts, bet iesniegums iesniegts, tas netraucē viens otram. Par PVN nodokli atbildi noteikti šī semināra ietvaros nesniegsim, jo tā ir atsevišķa tēma, un šeit jau tad ir nodokļu maksātājiem jau tāda lielāka pieredze. Tātad te ir jautājums Jeļenai par darba stāžu. Tas, kas attiecās par darba stāžu, tie ir jautājumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, bet, ja pareizi saprotu, tad maksājot 10% darba stāžs veidojas, bet nekādas citas sociālās garantijas netiek iegūtas tādā veidā. Atbilde Irinai par sociālo nodokli ieskaita izdevumos. Tātad sociālais nodoklis automātiski aprēķinātais un samaksātais parādīsies gada deklarācijā D lapā 5. rindā. Pašai pie izdevumiem jāskaita klāt nav. Tad atbilde Jānim par minimālo iedzīvotāju ienākumu nodokļu 50 eiro maksāšanu. Šis 50 eiro nekādā veidā nav saistīts ar darba attiecībām. Līdz ar to, ja jums ir darba attiecības, kurās jūs veicat iedzīvotāju ienākumu nodokļu nomaksu, arī šie 50 eiro ir jāmaksā. Aijai atbilde, ja reģistrējos februārī, tad deklarācija jāizpild gan par janvāri, gan par februāri, gan par martu. Jā, ja jūs reģistrējāties februārī, tad janvārī ienākumi nebūs gūti, tad ciparus rakstīsiet pie ailītes februārī un martā, jo ceturksnis sākās ar janvāri, februāri, martu. Otrais ceturksnis sākās ar aprīli. Atbilde Līgai Pētersonai. Esmu pašnodarbinātā un man ir izdevumi. Mana grāmata teica, ka ceturkšņa sociālā nodokļa aprēķināšanai izdevums nevajagot. Nē, tā nav taisnība. Arī sociālam nodoklim objektu aprēķinot tiek atskaitīti izdevumi, un tikai tad jūs nonākat pie sliekšņa, par kuru ir jāmaksā sociālās iemaksas. Tātad izdevumi ir svarīgi arī sociālo nodokli aprēķinot. Atbilde Evijai, kas mainās, ja ir arī vienlaicīgi darba attiecības, nodokļu ziņā nekas nemainās, bet ja ir darba attiecības, tad pie saimnieciskās darbības nevar piemērot neapliekamo minimumu, jo neapliekamais minimums jau būs iztērēts pie darba algas aprēķināšanas, ja, bet nodokļu vai atskaites iesniegšanas ziņā nekas nemainās. Atbilde Anetei par to, kāda forma būtu izdevīgāka individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs. Šeit individuālais komersants ir tāda pati fiziskā persona, kas ir reģistrējusies uzņēmuma reģistrā. Individuālais komersants ir tāda pati fiziskā persona, tikai iegūst nosaukumu individuālais komersants Saulīte, bet reģistrēts fiziskā persona ieņēmuma dienestā ir, piemēram, Līga Pētersone vai Anete Leimane. Un šī gadījumā nodokļi aprēķinās abos gadījumos pilnīgi vienādi, un atšķirības nav nekādas, izņemot to, ka viena persona reģistrējusies ieņēmuma dienestā, un otra par maksu reģistrējusies uzņēmuma reģistrā, un sevi pārstāv nevis kā Anete, bet kā, piemēram, IK Anete. Anitai ieteiktu painteresēties un palasīt vairāk par to, kā sociālais nodoklis ir maksājams, ja ienākumi tiek gūti kā lauksaimnieciskā darbībā vai kā autora atlīdzībai. Jā, jums ir iespēja šos 10% maksāt reizi gadā, bet ja kādā no mēnešiem jums ir ienākumi gūti 780 eiro, tad nodoklis 31,07% ir jāmaksā konkrēti par to mēnesi. Ja? Vienreiz gadā iet runa tikai par 10% nodokļu likmi, jā, bet tā ir tāda atšķirīga nodokļu aprēķināšana lauksaimniekiem un autora atlīdzības saņēmējiem.
Irinai atbilde, vai pašnodarbinātais, kurš maksā 31,07, saņem sociālās garantijas. Jā, saņem tās sociālās garantijas, kas bija tajā vienā slaidā, kuras visas nosaucu, bet bezdarbnieka pabalstam šīs garantijas neiet, jo pašnodarbinātā persona nodarbina pati sevi, līdz ar to bezdarbnieka pabalstam nebūs. Ja tiek regulāri vadītas meistarklases, tie ir izbraukuma pakalpojumi, jā, ieteiktu reģistrēt. Ja saimnieciskās darbības veicējs nodarbojās ar vairākām nozarēm, šī gadījumā, kā Baiba raksta, laukos audzēja pārtiku un vienlaicīgi digitāliem failiem, internetu veikals, saimnieciskā darbība jau ir viena. Jums ir vairākas nozeres, un šīs nozeres mēs parādām ar šiem te kodiem, NACE 2 klasifikātoru kodiem, kurus mēs atrodam statistikas pārvaldes mājaslapas piedāvātajā katalogā. Reģistrējot saimniecisko darbību, mums ir iespēja izvēlēties galveno reģistrācijas šo te nozares veidu, un mēs par to paziņojam. Visus pārējos mēs reģistrējam atsevišķi kā papildu darbības jomas. Ienākumi tiek skaitīti jebkurā gadījumā kopā. Anitai atbilde, ja gadījumā tiek slēgts uzņēmuma tipa līgums, tātad par pakalpojumu sniegšanu konkrētā adresē. Jā, tātad jūs principā darbojaties konkrēti šī adresē, un šī līgumā jau būtu jāparedz arī, ka jūs reģistrēsiet saimnieciskās darbības vietu, jo tā veidojās kā struktūra vienība. Piemēram, frizieris nomā vai īrē vietu kādā citā lielākā frizētavā, kur viņam būs konkrēti sava vieta, darba vieta. Ja? Tātad, lai viņš tur legāli atrastos, viņam ir jāpiereģistrē sava struktūra vienība konkrētajā frizētavā. Atbilde Baibai, ja neveic sociālās iemaksas, nesanāk arī pensija, ne slimības lapai aiziet. Pilnīgi pareizi, jā. Atbilde Jeļenai, pie reģistrācijas kodu var izvēlēties vienu, otrs jāreģistrē atsevišķi. Atbilde līgam par autoru atlīdzību. Jā, autora atlīdzības saņēmēji reģistrējās kā saimnieciskās darbības veicēji. Ja saimnieciskā darbība netiek reģistrēta, tad izmaksājot ienākumu, izmaksātājs ienākuma izmaksas brīdī ietur nodokli. Un ja jūs vienojaties par citu kārtību un jūs gribat atskaitīt arī izdevumus, tad jums ir pienākums reģistrēt saimniecisko darbību. Aijai atbilde, ja gribu darboties vairākos virzienos, tad katram jāreģistrējas atsevišķi. Saimnieciskā darbība atsevišķi nav jāreģistrējās, jo ir viena saimnieciskā darbība, bet saimnieciskai darbībai apakšā var būt reģistrēti vairākas nozares, kurās jūs darbojaties un gūstat ienākumus. Labi, vairāk es laikam nepaspējuši atbildēt, bet viens jautājums bija par patentu maksu, kur bija, vai pensionārs strādājošs var izvēlēties patentu maksu, atbilde ir nē. Bet katrā ziņā es gribu iedrošināt arī nodokļu maksātājus vērsties rakstiskā veidā. Jautājums var uzdot rakstiski elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Var zvanīt arī uz konsultatīvo tālruni un uzdot jautājumus, jo labāk ir vairākas reizes pajautāt, nekā izdarīt nepareizi. Paldies, Evija! Pateicamies par jūsu papildus veltīto laiku. Un paldies visiem, kuri piedalījās. Sapratām, ka jautājumu ir daudz, un mēs padomāsim par kādu nodokļu webināru, kura jūs varat iedziļināties un atrast arī citas atbildes uz saviem jautājumiem, lai veiksmīgāk veidot uzņēmējdarbību.